Kas to būtu domājis, kas to būtu ticējis? Dziļā jaunībā skolas laikā bija dzirdējis, ka Amerikā dažos štatos bērni jau var braukt uz skolu ar automobīlu no 14, kur no 16 gadiem. Es nekad nedomāju, ka kaut ko līdzīgu es piedzīvošu savā mūžā tepat Latvijā. Un tātad, kungs, lūdzu, smalkāk, ko tad mēs esam piedzīvojuši? Šie transporta līdzekļi, par kuriem mēs runājam, gan gluži nav automobīļi, bet ir atkarībā no to klasifikācijas vai nu mopēdi, vai nu kvadricikli. Un tā būtība ir sekojoša, ka tiek ražoti transporta līdzekļi ar 4 riteņiem, kam ir virsbūve un kas izskatās ārēji kā ļoti maziņš automobīlis, kas pēc savas klasifikācijas ir mopēds. Tātad šim transporta līdzeklim ir noteikts svars, noteikta motora jauda, kas nav benzīna motors, un arī noteikts maksimālais ātrums 45 km/h un saskaņā ar Eiropas likumdošanu, attiecīgi arī Latvijas likumdošanu, tad šie transporta līdzekļi tiek klasificēti kā mopēdi, un patiešām jaunieši no 14 gadu vecuma, kas ir ieguvuši mopēdu vadīšanas tiesības, ar šādiem transporta līdzekļiem legāli un likumiski var pārvietoties. Vēl viena varbūt jauna un nepierasta transporta līdzekļu grupa ir tādi paši 4-riteņu transporta līdzekļi arī ar virsbūvi, bet kas jau ir pielīdzināmi kvadriciklu kategorijai. Un attiecīgi tātad šo transporta līdzekļu vadīšanai, kuriem atļautais braukšanas ātrums ir lielāks jau par 45 km/h, ir nepieciešama B1 kategorijas vadītāja apliecība, ko var iegūt no 16 gadu vecuma. Starp citu, šo automobīļu gammā vismaz tādas, kā Latvijā var iegādāties, Francijā ražotos mopēdu kategorijā eksistē arī vēl elektromobīls. Un šajā augstākajā, teiksim, kur jau vadītāja vecums var būt no 16 gadi, tātad šādiem transporta līdzekļiem ir benzīna motors vai arī dīzeļa motors. Šī kategorijā var ietilpt arī elektromobīls, bet jāsaka gan, ka kopējais šo transporta līdzekļu skaits Latvijā pagaidām ir ļoti mazs, un pēc manas rīcībā esošās informācijas elektromobīls neviens pat piereģistrēts nav, bet ir gan šie transporta līdzekļi ar benzīnu, gan ar dīzeļa motoriem pašlaik jau ir. Latvijā viņi ir 9 gabali, Lietuvā 27 šādu veidu transporta līdzekļi un Igaunijā kā vienmēr kaut kur kalnu virsotnē pāri pa 100. Tātad kaut kur tuvu pie 150 šādu veidu transporta līdzekļiem Baltijas valstīs jau ir. Milzīgs šo transporta līdzekļu tirgus ir Zviedrijā, jo Zviedrijā kādu brīdi mopēdiem nav bijuši vajadzīga reģistrācija. Tā kā tur viņiem ir izveidojis vienkārši milzīgs. Un otrs lielākais lietoto šo transporta līdzekļu tirgus ir Vācija. Šo transporta līdzekļu jaunu cenas ir no 8 līdz 12 tūkstoši eiro. Bez šaubām liela interese cilvēkiem varētu rasties arī par tiem jau, kā saka, second marketi, jau bijušiem lietošanā, kurus tad ir jāmeklē gan vairāk ārzemēs. Ir arī zināmas priekšrocības eksploatācijas izmaksās. Tātad degviela atkarībā no jaudas no 3 līdz 4 litri. Nav nepieciešama tehniskā apskate, nav jāmaksā transporta nodoklis vieglo automobīļu uzņēmumam, nav ceļu nodoklis un nav komerc transporta nodoklis. Paskaitiet, kaut kas tur kopā tomēr sanāk.